Nu, labi, vārds nav diezko oriģināls, bet apvienojumā ar uzvārdu var būt. Bet bija tā, man vajadzēja Latvenergo pasākumā vienā bildē, tur laiž iekšā pēc saraksta, rādot dokumentus. Es tur eju, Jānis Brencis, tā, labi. Un uzreiz es dzirdu aiz manīm viens saka, Jānis Brencis, man uzreiz aiztais priekšā tur to. Jā, izrādās gan fotogrāfs Jānis Brencis, gan arī viens no apbalvojumiem ir Jānis Brencis. Nu, tā kā es to cilvēku atbildēju, tā kā foršāk drusku, vai ir, jā. Nu, Ojārs man teica, lai es sākot ar melnbaltām bildēm un tad pārējot uz narkotikām un seksu. Sākšu ar tām melnbaltām bildēm, bet vai līdz tam seksam tiks, to nevar zināt, jo nav jau tik daudz laika. Tas pats svarīgākais. Tā, es ar šito mašīnu cerams, ka es mācēšu rīkoties. Jā. Nu, es domāju, te jūs varat redzēt, kura ir māksliniece un kurš ir viņas pašportrets. Var tak pazīt, vai ne? Maija Tabaka un turpat drusku tālāk Džemma Skulme. Tas ir no Mālpils meliorācijas un zemkopības muzeja. Redz, bija tā, ka padomju laikā visi labie fotografi jau strādāja kaut kādos muzejos. Nu, man trāpījās meliorācijas un zemkopības muzejs. Var pazīt Maiju Tabaku? Nu, redz. Kura gads tas ir? Kura vieta? Vieta tā ir Mālpils, tā ir pati tā pils, kura piederēja kādreiz tur baronam un kuru pēc tam nopirka viens grāmatvedis, kurš bija aizņēmies naudu no bankas un laikam vēl neatdeva to. Bet jā, viņam tā pils bija īpašumā. Vienu brīdi mēs domājām, ka varbūt samest to naudu un atpirkt no viņa to pili, un šķiet, ka tas bija tur kaut kāda ļoti maza summa, mēs tiešām būtu varējuši izdarīt. Bet tā jau sākās tie laiki, kad likumīgie īpašnieki atguva, un tad tur bija tā, jā. Un, nu jā, te var visus pazīt. Ņefēdova, Skulme, Tabaka. Pagaid, Ņefēdova ir mākslas vēsturniece. Viņai mākslas vēsturniece, jā. Te var pazīt polis, skatās ekspozīciju. Nu jā, tas ir mākslas dienas Mālpilī. Mākslas dienas Kurš Mālpilī. gads tas bija? To gadu man ir grūti pateikt. Nu, pirms 2000. Gada pilnīgi noteikti ir, bet rekā tām melnbaltajām jau nav virsū tā tas, tā kā digitālajām ir datums klāt. Un tā ir Skulmju klana īpašuma māja, kura ir Mergupes krastā, tādā gleznainā upes ielokā. Un tur tagad ir muzejs, jā. Nu, nav zelta, bet pazīt var, jā. Jā, tur ir jauns čals. Jā, viņš teica, es uzgleznoju savu tēti, tētim tā bilde nepatika, viņš teica, ka viņš tā nemaz neizskatās, bet es domāju, ka viņš tomēr tā izskatās. Tā ir tiem māksliniekiem. Te bija arī interesanti, vedam lielas bildes, jā, un šoferīts beigās saka, nu tā gleznotāja gan ir smuka, nu, bet tās bildes, nu tā. Nu redz. Jā, Mālpilī tiešām muzejā tika rīkotas regulāri tās mākslas dienas un bija tur mākslas. Mēģinu tos vārdus saukt, varbūt tās, jo mēs varbūt kāds arī atpazīstam, bet nākotnes skatītājs baigi tur droši, kad... Vārdus. Nu, galvenos. Labi, ļoti svarīgs kungs, kuram ir tas radio kaklā. Kāpēc viņam tas radio ir, kā es domāju? Spieksni. Nē, viņam bija radio ārzemēs, un tā ir ierīce, lai ierakstītu skaņu. Tolaik nebija tāds, kas man te kaut kāds piesprausts ir, un tad raksta viņš tad raksta skaņu. Nu jā, un tur tālāk, tas ir no pagasta darbiniekiem. Es domāju, ka jūs pazīsiet paši tos. Bet tie, kas skatīsies YouTube. Tie, kas skatīsies YouTube. Kurus tu atceries vienkārši, kurus neatceries? Oi, Dace lielā ar puķēm. Nu, tā kā visi redz, pareizi. Jā. Mitrēvics aiz viņas tur ir. Jā. Pašā maliņā ir, manuprāt, tā ir Māra Ārente. Viņa ir ar ļoti stipriem nerviem dāma. Viņa ir stikla māksliniece. Viņa strādā ar tādām stikla pankūkām lielām un kausē. Un bija domāts, ka Mālpils kultūras namam visa viena lielā siena būs viņas vitrāžas pārni. Bet beigās izrādījās, ka tie cilvēki, tehniķi un praktiķi teica, ka to nevarot īsti realizēt. Visas tās pankūks viņai darbnīcā laikam vēl tagad ir. Nu, tā Stradiņš jaunībā, pareizi. Jā. Jā. Tas ir, zināja, ka akadēmijas prezidents. Jā. Nu, protams, Skulme, jā.
Gleznā aiz viņa tā ir arī no Skumju klana kāda dāma, es tā domāju. Nu, te var pazīt, jā, kad pati Skume rāda, kaut ko tur stāsta. Aiz viņas tur ir atkal tās jau no pagasta darbinieces. Tā ir mana otrā sieva. Jā. Kā viņa sauc? Jā, tālāk. Tā, Nu, bet tomēr mākslinieci izceļās. Jā. Tā, rekā, te viņš interesanti rāda tādus kvadrātiņus. Nezinu, kāpēc tā varbūt viņi noies tie kvadrātiņi. Man it kā sākotnēji tā nebija. Nu, te ir tas skaistais Mergupes līkums. Tā ir Skume un Maitabaka. Tā. Un te ir Stradiņš. Nu, te vajadzētu zināt. Valentīns, Skume, Stradiņjānis, Stradiņjāņas sieva un Džemma Skume. Jā. Tā, šitā mape laikam izbeidzās, tagad kā man ir tagad jādara atpakaļ, vai jāspiež Ctrl-Z vai Escape, jā, šitā, un tad ir jāiet atpakaļ, un tad ir jāiet uz nākamo mapi. Nu, cerams, ka izdosies. Tā, un šitā. Jā, nu pareizi teici, ka no labas ģimenes, jā. Tā ir mana mamma, viņa ir ļoti smuka. Un mans tētis arī ļoti smuks. Bija vienreiz tā, un tās manas mājas atrodas tādā pavisam nomaļā vietā. Viņi braukuši ir uz Rīgu bildēties, spriežot tur pēc tā uzraksta uz bildes. Bet tās manas tēva mājas ir starp Gulbeni un Smilteni, ir tāds Rankas ciems. Tad no turienes, jā. Tas ir no vienas citas bildes. Tā bija vecā bilde, bet viņa bija ļoti liela neskāpēc, un tad tur ir rakstīts, kas tur ir darīts. Rīgas ģimetņu palielināšana, Kaženovu, Rīgā Volgundas ielā, numur 80, paša namā. Tā kā tur viens nopietns vīrs ir rīkojies, pat ir ierakstīts ar kādu tramvaju un ar kādu autobusu, tur var piebraukt. Tā. Kas ir redzams šajā attēlā? Jā, bet tā māja ir Mālpils kultūras nams. Nu jā, nu labi, tā nav gluži centrālā ieeja, kas ir uz centrālo laukumu. Tā ir tā ieeja no ielas, bet padomju laikā šādi izskatījās Mālpils kultūras nams. Ir vecā bilde saglabājusies, tā ir ļoti skaista, tā nav interesanti, es viņu nemaz nerādīšu. Tā, te atkal darbība notiek pie Mālpils pienotavas. Tante ir atvedusi tur savu piena kanniņu ar ratiem, kaut kas tur zirgam ritošai daļai drusku ir jāpielabo, un viņa tur rīkojās. Jā. Labi, visi jau atcerās, kā bija kolhoza laiks. Jā, galvenais jau bija tur tā kartupeļu cepšana, bet neviens bērns tak nežēlojās, ka viņu tur eksploatētu, darīt pāri vai vēl. Nevienam nebija nekādi iebildumi. Viss raka kartupeļus, viss. Es tak arī kā no laukiem, kā no labām mājām, kad es pats raku tos kartupeļus pirmā klasītē, tad man tur es tur kaut ko parakņāju, reku kartupeļi, tie lielie puikas saka, nedari tā, kā pa kājām virsū, ej pāri, ej uz priekšu, kolhozi tie ir. Tā, jā. Kas tie pa kungiem tur bija? Kas tie bija pa kungiem? Es domāju, tas ar šito cepurīti, tas ir Anspoks Kazimirs, toreizējais Sohos tehnikuma priekšnieks. Un tie ir kādi viņam pakļautie. Es uzvārdus esmu aizmirsis. Tas vidējais ir tas priekšnieks? Kas? Vidējais? Priekšnieks ir ar melno cepuri. Jūs zināt, sliktie zēni filmās vienmēr ir melnā cepuri. Kaut kas lustīgāks jau arī notiek motokross Mālpilī. Man bija tur viens kolēģis, kurš labi mācēja bildēt motokrosu, un viņš fotogrāfs bija, viņš man tā kā autoritāte, un tad es domāju, pagaid, es taču arī māku kaut ko nobildēt. Jādodās ir pie starta, tad tur ir kaut kāds sablīvējums, un tad jau tālāk pa trasi meklēt nav nekāda jēga. Tā, kas ir šis cilvēks pēc profesijas?
Pareizi. Viņš ir skolas direktors. Ir skolotāju diena, nu tad skolotāji un bērni tā kā mainītās lomās, jā, un viņš te tā laidīs tuliņ to balodīt pa visu klasi. Tā, jā. Un tas ir arī Mālpilī. Jā, tas Kazimieris Anspoks, kas bija tehnikuma direktors, viņš bija izdomājis tādas sacensības celtniekiem, kuri ātrāk, kvalitatīvāk uzbūvēs Līvānu māju. Nu, rezultātā tās mājas tur palika. Tad Līvānu kalns, tā ir visa tā apbūve un mājas paliek cilvēkiem, kur dzīvot. Un viņas vēl tur aplika pēc tam ar ķieģeļiem un tā kā tās vienas no drošākajām Līvānu mājām Latvijā tā kā skaitījās. Reku bērni, padomju skolnieki. Jā, nu jā. Nu, tādi padomju skolnieki. Vispopulārākais sports ziemā, jo nevajag no skolas nekādu inventāru. Katram pašam ir savas slēpes, un tad galvenā nodarbošanās fizkultūras stundā bija slēpošana. Un tas arī ir Mālpilī? Tas viss ir Mālpilī, jā. Redz, citiem ir pat zirgi arī. Tas bija tajā pašā dienā, nu, lai tā kā vairāk izklaides būtu, tad citiem zirgi arī. Jā, tas arī ir Mālpilī. Mālpilī tam baronam von Taubem bija oranžērija, siltumnīca. Nu, tā siltumnīca padomju laikā šitādi viņi tur izskatās ziemā, un tur, protams, nekādu stiklu nav, nekādas vīnogas tur nav. Ir saglabājusies bilde, jā, kur es jums atkal nerādīšu, tur ir viens vīrs ar vīnogām un to vīnogu ķekaru, un mēs muzejā to bildi bijām izlikuši un pierakstījuši nezināmu personu. Un atbrauc kaut kāds ekskursantis no Vācijas un saka, un bekannte Person, das ist doch mein Großvater. Nu, tas ir viņas vectētiņš izrādās. Jā, nu nekā, ziemā. Tas ir Mālpils kultūras nams, viņš nav vēl uzcelts, ļoti ilgi solīja, ka to kultūras namu uzceltu, un tad mēs tur taisījām ar vienu skolotāju tādu tā kā akciju, ka bērni ir pie jaunā skaistā kultūras nama, visi viņi dzied, pēc tam tur vēl citi bija, ka viņi ir ar nošu lapām, un tad vēl bija, ka viņi ir pie skolas baseinā. Tas viss bija ziemā, protams, tas baseins vēl 10 gadus netika uzcelts. Bet, nu jā, to laiku tas skaities tāda tā kā akcija vai ko pēc tam tas, kas to rīkoja, es nē, bet tas otrs cilvēks diezgan dabūja trūkties. Redz, nu, ziema dziļa, jā, ziema dziļa. Zirgi, jā. Nu, forši, man pašam patīk. Tehnika ir rūpīgi ieziemota ziemā, lai nekas slikts nenotiktu. Kāds ir datums šī bildē? Nu, datumu te var pateikt. Gadu es nezinu, jā, bet datums, protams, ir 23. februārs. Pionieri visi tur braši soļo, rāda kāda tur tā. Nu, un tas ir vēlēšanas, jā. Direktors, jūs jau viņu zināt no iepriekšējām bildēm, viņš jau pirmais ir paspējis jau novēlēt, tur kaut kā skaitījās goda lieta, ierasties kaut kā no rīta nenormāli agri, un pašam tad tur pirmajam, vai kā tur, it kā tai balsīta būtu lielāks svars. Datums atkal būs zināms, jā, 9. maijs, jā, veterāni tur, jā. Veterānus šad tad aicināja uz skolu tur stāstīt par saviem varoņdarbiem kara laikā un kā tur ir gājis un ko. Atkal te veterāni te stāda piemiņas birzi, nu, sastāda galīgi kaut kur nevienā tos kokus, parks ir aiz viņiem tālāk. Nu, pionierus tagad uzņems, jā. Jā, atkal svētku tērpi, nu jā, jums jau visi atceraties, kādi tie svētku tērpi bija un kā tur uzņēma pionieros, viss bija svinīgi. Un, jā, nu, protams, es sakām, tā kā varētu jau teikt, ka tas kolhozs bija kaut kādā sakarībā ar bioloģijas mācīšanu, jo tā bioloģijas skolotāja tur. Jā. Un te tā visa apbūve viņu nes kāpēc iesauc par Zagļu kalnu, jo tā zeme visa piederēja vienai ļoti cienījamai kundzei, kuras mājas tur ir redzamas, bet nu, tā zeme tā kā, nu, viņas tika nopirkta, es pieņemu, un tad tur sabūvēja tādi bagātāki cilvēki, sabūvēja mājas sev. Nu jā, visur tas obligātais.
Jā, kultūras namā iekšā, kaut arī visur tas obligātais Latvijas PSF ģērbonis. Te ir atkal apmācības, jā, jo imperialisti vienmēr grasījās mūs uzbrukt, noindēt, un tad te cilvēki gāzmaskās un pie tam vēl meklē mīnus. Malpilsritmi, jā, tas pats cilvēks, kas rīkoja tur tos, kad tie bērni dziedāja pie kultūras nama, vai viņš rīkoja arī tos Malpilsritmus. Teikšu, viņu sauc Atis Priedītis, rakstīja viņš tādas, liriskas, jaukas dziesmiņas, un tiešām bērni viņa vadībā, tādi muzikāli bērni tika atlasīti, un progress arī viņiem bija, un bija forši. Te var pateikt, kura nedēļas diena tā ir. Pareizi, sestdiena. Vīri spriež, ko vajadzētu darīt, un dāmas dara, ko jādara. Nē, tā jau nevar teikt, bet vīri arī tā ir tomēr izejamā diena un jāstrādā pa brīvu, saucās subotņiks. Strādā. Tā ir viena no skolotājām. Es vienu brīdī bildēju Malpilī skolotājus un vispār tādus vecākus skolotājus. Viņi atcerējās, kā viņai gājis, un tur kā tā Kniediņa skola. Vārdu atceries? Un bilde, uzvārds viņai bija Meijere, jā. Jā. Rekā interesanti, man rādās jau nākamā bilde. Ir nākamā, jā. Viņa rāda savas ģimenes bildes. Jā. Nebeidzami atkal tie 9. maiji, bet man liekas, ka šis varēja būt viens no pēdējiem tiem 9. maijiem. Jā. Kā bērni visi smuki. Oi, kā mēs tur pieskāros. Ops. Tā. Šitā. Jā. Braši, visi priecīgi, tā jābūt. Nemaz jau tik slikti negāja, un atkal tās talkas atkal, jā. Jā, es atceros, Kalvīte saucās, tā darīšana saucās Kalvīte. Kura darīšana? Tā strādāšana uz lauka septembrī. Tas ir tā kā... Tāds bija nosaukums. Nezinu, jauno kadru kalvē kolhozam vai ko, bet Kalvīte, jā, tā saucās. Tā ir tāda senāka tehnika. Netiek visai labi izmantota, tā tur ir. Tā kundze, viņai uzvārds Vīksne, manuprāt, gatavo ziemai malku. Viņai jau tā ap 90 gadiem bija tajā laikā vēl strādā. Ko viņa tur stāstīja par sevīm, ka viņa taisīja, es pat aizmirsu no kāda materiāla, ne tā no koka, viņa taisīja vellus. Un ka viņa uztaisīja tos vellus pietiekamā skaitā un pārdeva, un tā viņai tā kā esot bijis nauda, ko nopirkt māju Malpilī. Tāds stāsts tur bija. Jā, šī kundze ir tam cilvēkam sieva, kurš aizņēmās to naudu un kurš nopilka to Malpils mūžu, pa kā viņa, man liekas, Kersele viņa saucās. Un tā dāma, kas viņa intervē, tā ir Krastiņa Lauma, viņa ir audēja un viņa arī cep maizi pati Malpilī. Tā, te jau atkal pionieri, vai oktobrēni, vai pionieri, jā. Atsakot, Ļeņina mazbērni. Interesanti, ka Ļeņinam bērnu nebija, bet mazbērni pasties. Jā, diezgan populāri atkal ziemas sporta veids, skijorings. Citreiz tur kāds stāsta, jā, es tik forši braucu un tur viss izbrauc. Un skat, jo man tas slēpotājs vairs nav aiz muguras. Tā. Jā, šitā bilde bija rajona avīzītē darba balss, un tad es tur biju uzrakstījis, kā sauc visus tos cilvēkus, un kreisajā pusē remontstrādnieks Lazdiņš. Ar radio. Ja, par to mani ļoti nokaunināja, jo šis cilvēks, kaut gan viņš bija noformēts kā remontstrādnieks muzejā, bet viņš bija Lazdiņkungs. Viņš visu padomju laiku bija Lazdiņkungs. Ļoti izolīts kungs, jā. Tā, te ir atkal kārtējs oktobrēna pasākums. Vai jūs pazīstat šo meiteni?
Neviens nepazīst. Tā ir Linda Līna. Viņa jau bija muzikāla skolā, viņa spēlēja akordeonu. Nu, un, protams, ka klavieru skaņotājiem pie kājas visi šitie padomju pasākumi, viņam ir jāskaņo klavieres. Nu, ko tam viņš tak neies tur vēlāk to darīt vai citā laikā. Tā, jā, arī viena no vecākajām Mālpils kundzēm, man liekas, viņai bija 96 gadi uz to brīdi, kad es bildēju, šķiet, ka uzvārds viņai bija Avena. Jā. Reku Mālpils baznīca. Nu, tiesa, gluži nav tik traki, kā te jau nu pat katru brīdi sāksies remonts. Nu, ir jau tā altāra glezna sen nozagta, grīdas nav. Bet tagad jau tur nepavisam tā vairs neizskatās. Tagad ir kārtībā. Tautas fronte saziedoja naudu, man tā šķiet, ka dēļiem. Un tad bija viena baptistu ģimene, kur izdarīja vispārējo. Tēvam bija 7 dēli, visi amatnieki, un reāli viņi visu to baznīcu saved kārtībā. Tā, rinda pie pārtikas veikala. Nē, nu tik traki, tā jau nav ikdiena. Tur pilnīgi noteikti kaut kas ir izmests. Pilnīgi noteikti. Tā nav gluži ikdiena. Tas ir ambulance, jā, ambulance reģistratūra. Jā, tā kā Mālpilī bija tas tehnikums, tad meliorātori, te ir kaut kādas sacensības meliorātoriem. Tā ir, pie Mālpils pils ir dārza māja. Nu, viņa tur arī tā kā domāja atjaunot, ļoti ilgi viņa tiek atjaunota. Vēl tagad viņa tiek atjaunota. Šitas ir pie slimnīcas. Veselākie slimnieki jau, redz, kā svaigā gaisā ļoti veselīgi viņi gatavo malku ziemai. Darba terapija, tas tā forši. Nu jā, te atkal tas Zagļu kalns jau, paskaties, tīri skaistas saltas mājas jau. Un vēl tur kaut ko šķūrēs nosta buldozeru. Tas ir, nē, tā nav tā slimnīcas malka, tā jau ir privāta malka. Tur jau ir, nu, tur ir tādas mājas, kam ir malkas apkure. Pašlaik tur ir mazais hess uztaisīts. Un neko daudz nebija nekas jauns jāizgudro, jo senāk tur bija dzirnavas. Tā kā upe ir aizsprostota un ūdenskrātuve ir, un vai nu tur griezās dzirnu akmeņi vai turbīna, tā kā tagad. Tā ir Mālpils vecā skola. Diezgan ilgu laiku, nu jā, kad es atnācu strādāt uz Mālpili, es diezgan ilgu laiku tur dzīvoju. Šitie būtu otrā stāvā tie mani logi. Jā, nu tā ir, ka stikla taru laicīgi nesavāc. Reizēm izskatās tā. Atkal kārtējās meža dienas, jā, zirgam nemaz nav tik viegli vilkt to tur visu, un pie tam vēl bezceļā, tad nākas piestumt ar. Tas ir, jā, Kurlēni tāda vieta. Nu, manuprāt, latvieši ir vienkārši latviskojuši. Tas bija Kurland droši vien. Un tās ir cūkām vasaras mājas, ja es pareizi sapratu. Nu, viņas bija pamestas, viņas nobildēja. Te arī interesanti pie vienas fermas, tas traktors noliek uz bremzēm, izlec vecis ārā un saka, tā, nu jā, ir jau svētdiena, nu, viņš ir katolis, jā, nu es tagad braucu strādāt, nu, bet šito bildi tu gan neko, var saka, nerādam, neizmantojam. Te tik traki nav. Tā ir diezgan tāda bagāta māja Mālpilī, diezgan liela māja, un tur reāli dzīvo cilvēki iekšā, jo otrā pusē jumts vēl ir kārtībā, skurstenis vēl kūpēja, nu, te man bildē gan to neredz, bet tā ir pilnīgi apdzīvota māja. Jā, nu ir arī kāds bēdīgāks notikums, tas ir Harijs Liepiņš. Tās ir Valentīnam Skulmem Bēres. Mālpils kapos viņš ir apglabāts. Tas laikam ir Pēters Petersons. Mācītāju sauc Sidrēvits. Jā, nu vairāk laikam nepateikšu par cilvēkiem. Tā, nu parasta padomju cilvēka virtuve.
Padomju, cilvēka bērni rīkojas pa virsmu, viņi tur tikuši vieni paši klāt. Jā, vecajā skolā šitas mans pašportrets ziemā, lai nebūtu augsti, es kurinu malku. Jā, vispār mums bija tur malkas šķūns un zāģējam, tā malka visa bija riktīga. Tas, kas tur izlauza tos grīdas dēļas, tas nebija, es godu vārds. Redz, te jau sāk tā kā dzīve iet uz augšu, vietēji zemnieki stāsta, ka tur vajadzēja darīt tā un tā. Visi jau vienmēr zina, ka tā un tā vajadzēja rīkoties tiem, kas tur ir pie teikšanas, un tad būtu daudz labāk. Tā, atkal veikals, atkal rinda, šoreiz pie rūpniecības precēm. Nē, godamārts, man liekas, tas veikals, tā nevar būt ikdiena. Tas veikals droši vien bija slēgts uz remontu, un tad viņu attaisīja, un tad tā rinda tur tā izveidojās. Te pārtikas veikals ir tas tur otrs. Tas viss ir iepratī kultūras namam. Jā, ja grib pats sevi nofotografēt, tad vislabāk izmantot ir spoguli. Vēlams labi lielu. Tā, un redz kādas krāsainas bildes arī, bet tās krāsainās bildes jau nemaz nav manējās. Tā ir mana dēla bilde, viņš bija uzkāpis. Malpilī bija laikam pirmā televīzija Latvijā, tāda, kas bija vietējā televīzija. Šis uzkāpis televīzijas tornī, labi agrā miglainā rītā, un nobildējis skatu uz katlu māju. Kā dēlu sauc? Dēlu sauc Ivars. Tā. Te viņš ir jau gaišā dienas laikā kaut kur uzrāpies un nobildējis, tas ir Malpils kultūras nams, kas te ir priekšplānā, tas lielais. Un te viņš ir, manuprāt, uzrāpies katlu mājas skurstenī, tajā, kas bija iepriekšējās bildēs. Tas, kur tas vislielākais gaismojums, tas atkal tur ir tas Malpils kultūras nams. Jā, es neņemtos nakts laikā kāpt ne televīzijas tornī, ne skurstenī, bet Ivars Brencis to bija paveicis. Jā. Tas ir tā kā skats uz Līvānu kalnu, uz Līvānu mājām. Tā, man tagad atkal jātiek no tās mapes. Viņš māk fotografēt, jā, par laimi viņš nav nekāds ģēnijs, viņš ir universāls kareivis. Tā, kā es tagad tieku no šitā atpakaļ uz nākamo mapi? Bildes izskatīju līdz galam, bet es tagad varbūt jāiet uz šito. Aha. Tā varētu būt, ka tā. Jā. Ops, tā, atpakaļ. Kā es varu tikt uz normāli izmēra bildi? Šādi laikam. Jā. Jā, bija gan tā, ka atmodas laikā bija ļoti interesanti visādi tie uzraksti un tik daudz notika visādas pasākumu. Varbūt kāds pat pazīst kādu zināmu cilvēku. Jā. Tas tagad pie kongresnām, ja? Jā, tepatās, jā. Redz, te jau notiek pirmās augstākās padomes vēlēšanas. Saucās tā braukšana ar urnām, braucām pie tādiem cilvēkiem, kuri nomalē kaut kur un viņi neies vēlēšanu dēļ tur kavēt savus darbus. Braucām pie viņiem vai arī pie veciem cilvēkiem, lai viņi tad tur nobalso. Jā, tas ir Malpilī tāds piemiņas akmens deportāciju upuriem, tad ir tā piemiņas akmens atklāšana. Jā, cilvēks tur augšā var pazīt. Repšēnās, jā. Tā, kārtējais no atmodas pasākumiem un jā, kur Rainis tā vēsā mierā noskatās uz visu notiekošo. Kaut kur tas varēja būt, ka viens no pirmajiem tiem mītiņiem, jo te nekas tāds dikti ģiftīgs tā kā uzrakstīts vēl nav. Kaut kur tā, Lietuvas brīvība, Baltijas brīvība. Tā Krievu baznīca tur fonā. Jā, te tur nākamais runātājs. Brinkmanis, tas varētu būt Brinkmanis. Brinkmanis, laikam.
Tā. Te mums bija tāds teātris, tas bija par to Molotova-Ribbentropa tēmu. Padomju karavīrs, vācu karavīrs, katrs tajā šļūtenītē ielēja tur no savas blašķītes un priekā abi divi saskandina šļūtenītes un ierauja. Un te ir nevis augstākās padomes vēlēšanas, bet pilsoņu kongresa vēlēšanas. Tas bija ar ļoti nelielu atstarpi, tātad šajās vēlēšanās drīkstēja piedalīties Latvijas pilsoņi un viņu pēcnācēji, nevis tie, kas iebrauca kara laikā. Tas ir Leopolds Gultmanis, slavens bandīts, pa viņu bija tur aprakstīts Puķa Banģita un kā viņš tur izbēdzis un ko tur. Tā ir Māra Ārente. Es tur neskāpēc maliņā kaut ko tur skatos. Un aizmirsu, kā to vīru sauc. Viņš arī bija pilsoņu kongresa aktīvists. Un tad jau reiz ir atļautas lieldienas, paskat. Visi tur svin Saules kalnā Mālpilī. Var jau svinēt lieldienas, var šūpoties pilnīgi oficiāli. Tas noteikti ir 4. maijs. Un kristīt jau varēja bērnus, jau tā kā oficiāli. Tā kristības notika vecajā Ģertrūdes baznīcā, bet kā sauc tos cilvēkus, neatceros. Es biju Igaunijā. Igauni bija sarīkojuši kaut kādu fotokonkursu, tā kā Paide Igaunijas centrs, un tad tur varēja bildēt un iesūtīt viņiem bildes. Rezultātā Igauni dabūja daudzas bildes. Var jau būt, ka citas bija tādas optimistiskākas nekā manējās. Kārtējie protestētāji. Es biju ielicis to bildi Facebookā, vai kā tur pazīst kādu cilvēku, un viens cilvēks tika atpazīts. Vienīgi momentā es nevaru nosaukt to uzvārdu. Viena tur savu tēti atpazina. Piemineklis. Tā, arī kaut kas tāds redzēts, un nekad brīvības pieminekļa tik daudz ziedu nav bijis kā tajā laikā. Redz, arī Jāņi ir jau atļauti. Nebija tā, ka tur spārdītu kāds ārā ugunskurs, paskat pilnīgi oficiāli var svinēt Jāņus Mālpilī un dedzināt ugunskuru un mucu un ko tik visu nē. Tas ir pilsoņu kongresa, viens no pasākumiem. Jānis Straume runā tribīnē. Domāju, ka tas varētu būt Pussars, tas varētu būt Grīnblads, un tas ir, kā to puisi sauca. Momentāli nepateikšu, Dziesmu svētki. Tā kā pirmie kopā, tur ir gan mūsējie, gan atbraukušie no rietumiem. Un te ir diezgan tuvu pie Mālpils ir More, tāda apdzīvota vieta, piemiņas akmens kritušajiem leģionāriem. Te atkal tas Gultmanis Leo. Viņam neviens neko nevar padarīt. Viņš ir cieti savā laikā, viņš vienmēr tad staigāja ar kāškrustu pie cepures un izkapti iesējis taisni. Tā kā tā viņš gājas pasākumiem. Gultmanis Leo. Viņš interesantu epizodu izstāstīja. Viņam jau, viņš vecs taču ar slimu sirdi, un Rīgā viņš dzīvoja. Viņam šaujamais bija, bet vienkārši tāds gāzinieks kaut kāds. Un tad kaimiņš kaut kāds krievs viņam baigi nācis virsū un sācis šo dunkāt, un tad viņš izvilcis to gāzinieku, tas ir izsitis to, tas nokrit zemē. Un tas krievs liecās pēc tās pistolas, es ar kāju viņu virsū stāstu, bet es jūtu sirds vairs nav. Var sakot, neizšķirts bija. Tā. Un tad saspridzināja to, un šeit bija un būs krītušo latviešu leģionāru piemineklis. Atkal to pieminekli uztaisīja. Kurš saspridzināja? Kas saspridzināja? Nebija tur nekādi autogrāfi atstāti, bet sprākstviela bija tāda, kas izraisa ļoti asu tādu rāvienu, akmens bija sadrupis sīkos gabaliņos. Pēc tam jau vēl pa Kurzemes katlu es braucu tur ar entuziastiem un bildējām. Bija diezgan daudzi piemiņas akmeņi, un visi viņi bija ar krāsu aplieti, saspridināti. Tā kā, nebūsim kā krievi, neliesim krāsu tagad uz Barklaja pieminekļa un nespridzināsim viņu. Bet tauta jau zināja, kas tie bija.
Nu, zini, tādus darbus jau parasti dara tā, lai citi nezinātu un diennakti tumšajā laikā. Tā, labāk skatāmies dziesmu svētku bildes, smuki, vai, piemēram, Krišjāņa barona piemiņas pasākums Malpils skolā. Kāpēc tur tā izskatās šitie te? Ļoti ātri gāja. Nu, viņi nemaz tik ļoti ātri negāja. Man fotoaparāts bija uz statīva un droši vien tur kaut kāda sekunde bija tas ekspozīcijas laiks, un tad, protams, ka viņi izkustējās. Ja svecis stāv sveču turī, tad jau viņas nekustās, bet ja kāds iet tur ar svecēm, tad viņas tur ir izsmērēts. Nu, un te jau Malpils muižai, viņu tā kā, remontē to Malpils muižu, liek jaunu jumtu, veseli 2 gadi bija garantija jaunajam jumtam. Nu, kaut kur tā apmēram arī bija reāli. Tā arī izturēja 2 gadi. Pēc tam vajadzēja sākt likt jau spaiņus, tur Lazdiņkungs par to rūpējās, lai pareizajās vietās būtu uzlikti spaiņi, kur tas ūdens krājās. Kas ir Lazdiņkungs? Jā. Jā, tas ir tā. Tagad man nenomainījās vēl tā bilde, viņai vajadzētu nomainīties. Es jau redzu datorā nākamo, bet vēl nav. Padzen atpakaļ un uz priekšu. Atpakaļ un uz priekšu? Jā. Nu jā, tas ir 25. marta gājiens. Tad Rēriha karogs un cilvēki visi dodās uz brāļa kapiem. Lai nobildētu, tur bija pa ceļam kaut kāda māja, kur tika remontēta, tur bija stalažas. Un es veikli rāpos pa tām stalažām iespējami augstu, lai dabūtu šādu te skatu, jo gājienu bildēt no priekšas nav nekādas nozīmes, redzēs tikai pirmo rindu. Un tad, kad uzkāp jau tā augstāk, un liekas kaut kas savs tur štoptis vaļils, blin. Nu, jā, bet viss labi beidzās. Kas tā pa ielu ir? Kas tā pa ielu? Nu, kur iet tramvajs? Miera iela? Miera iela. Jā, Miera iela. Tu jau, jā. Es ar tu gāju. Te ir kaut kāds kārtējais mītiņš. Es domāju, ka tas varētu būt 17. jūnijas, bet redz, te pie baznīcas notiek laikam kaut kādi remontdarbi, tur ir sēta, te viss ir tur smuki, tautas stērpi karogi, un otrā pusē tantiņa ved un staidzina savu sunīti. Nu, sunīti arī vajag staidzināt galu galā. Tā. Laikam šito mapi izskatījām tā kā. Un tagad man ir jātiek. Tā, tagad man jātiek atpakaļ uz šito nākamo. Nu, barikāžu bildes jau, visi jau ir redzējuši, es īpaši savas barikāžu bildes nerādīšu. Šitā ir barikādas pie brīvības pieminekļa 44. gada 4. oktobris. Tā ir bilde no okupācijas muzeja, protams. Nu, te cilvēki, Cīrulis, barikadopēdijas autors, un jā, tas ir savukārt 25 gadus pēc barikādēm bija tāda konference, kur cilvēki nāca kopā, kas tur bija piedalījušies un atcerējās, kā tur bija. Stankēviču var pazīt. Tas ir Rokvelns? Jā. Nu, jā. Un kas tanī pusē sēž? Nepazīstu pārējos. Tā. Škapars vidū, Jundzis, un tas ir, kurš tagad ir okupācijas muzeja priekšnieks. Kā viņa? Ne jau okupācijas, barikāžu muzeja. Barikāžu. Tur kaut kur tālāk jābūt rakstītam. Nu labi, Ražuku visi pazīst, Dakteris, Jundzi visi pazīst. Viņš bija pirmais aizsardzības ministrs, ka nevarēja vēl saprast, kas viņam īsti būs pakļauts un kā tā varētu Latviju aizsargāt un ko, bet viņam bija iekšas. Tā. Renārs Zaļais, tas vīrs, kurš ir šeit, jā. Stradiņš, te jau pareizi visiem ir uzrakstīts Pāvils Brūvers, Jundzis runā, Stankēvičs klausās, Maija Kūla arī domā un Mirļins žurnālists. Nu, jā. Tā. Kur tas ir? Stradiņš runā. Tas tā tad ir, ja 91. gadam pieskaitītu 25, tad dabūtu šī notikuma. Bet kurā vietā tas notiek? Kurā vietā tas notiek, tas ir Zinātņu akadēmijā. Tā, Zaļais.
Un tas vīrs, kurš tagad kaut ko jautā, tas ir Imants Vingolds. Viņš ir zinātājs par aviāciju liels. Var jau būt, ka vēl kādu pazīst. Tas ir Šops Māris no Malpils. Udrijāni visi jau zina. Tie, kas skatīsies pēc 15 gadiem, neviens no tiem nezinās. Pilnīgi neviens. Tā kā esi droši saki visus pēc kādas. Tā, citus arī es te īsti laikam nevarēšu nosaukt pat. Kurš ir Udris? Tā, Udris? Jā. Udris ir tas, kurš ir pirmajā rindā šajā malā. Tāds, viņam ir sarkana seja, tāda pazīme. Tā, labi, tagad atkal ir jātiek uz nākamo mapi, varbūt kaut kas jautrāks. Tā, Reku viens no maniem pēdējiem darbiem, burtiski pirms dažām dienām man piezvanīja un teica, vajag nobildēt 2 mājas. Alūksnes iela 5, Valdemāra iela 18. Labi, es teicu, pa 50 naudiņām es varu nobildēt. Dārgi. Es saku, bet ja man būs viegli, tad, protams, ka būs krietni lētāk. Aizbraucu tur, skatos, velosipēds. Es iekļūstu mājā, tur kaut kādos birojos, prasu, kam tas velosipēds, vai varētu novākt. Nē, tas nav mūsu velosipēds. Neko, labi. Ir zināms, lai māju labi nobildētu, ir jāatkāpjās iespējami tālu. Jābildē ir precīzi tā, kā teica, lai būtu redzams zelminis. Pirms tam es piezvanīju, es teicu, jā, būs. Kas tas zelminis? Es prasu tur vienam draugam. Viņš man pastāstīja, zelminis ir tas tur augšā. Tas 3 stūris? Jā, tas 3 stūris, jā. Tā fasādes daļa, kur ir zem jumta šitās te daļas, tas ir tas zelminis, tas ir redzams. Tad es tur mēģinu atkāpties, tur ir kaut kāda cita māja. Es tagad domāju tā, jāiekļūst tai citajā mājā, lai no augšas tā kā, un tad tas zelminis būtu labāk redzams. Ieju, tur kaut kāds nēģeris, es viņam saku, man te vajadzētu nobildēt pretējo māju, viņš nerunā valsts valodā. Viņš pasauc kaut kādu vienu citu dāmu, tā arī īsti nerunā valsts valodā, bet vismaz man saprotamā valodā. Viņa paskaidro, ka ja тут первую неделю, я тут ничего не знаю, начальник будет через 2 часа. Labi, es viņai jautāju, bet varbūt es varētu tam priekšniekam tad piezvanīt, pajautāt, vai viņš tiešām būs pēc tam 2 stundām. Nē, viņa telefonu nezina, neko. Tad vēl tur nostājās viena mašīna nevietā. Es pie tiemējies prasu, vai jums nav kāpnes, es gribētu te pakāpties, man tā māja jābildē. Viņi saka, jā, mēs saprotam, mēs drīz to mašīnu aizbrauksim, bet kāpnes mums nav. Es saku, tas velosipēds arī man traucē. Viņi saka, jā, mēs varētu viņu noraut. Es saku, norausiet, baigā ķēdi, es jau skatījos, un man atslēga arī nederēja. Labi, tad tur kaut kādām miskastēm blakus es dabūju paletes, pakāpos, jau tā kā būtu labāk, bet viens sarkans Citroens vēl tur priekšā. Es tagad klausos, bet kaut kāds troksnis ir tai māja otrā pusē, es aizēju, tur kaut kādi celtnieki. Es prasu, kam tas sarkanais Citroens? Man viņš baigi traucē, es gribu to māju nobildēt. Tie man saka, jūs gribat pirkt to māju? Es saku, nē, man tik lielu nevajag, bet viņi atzinās, tas bija viņa Citroens, viņi nobrauc no to Citroenu. Un tad es varēju kontrolēt sevi, vai es esmu precīzi tajā pa diagonāli, jo es redzu savus šortus šeit stiklā atspīdumā. Tad es atkāpos augšā, pacēlu fotoaparātu, cik no augstu tur varēju. Un ātri vien bildēju, Citroens bija prom, velosipēds tur palika, bet tā, jā. Un aizsūtīju to bildi un nobildēju arī Valdemāra 18. Es zināju, tam jābūt tuvu Valdemāra 17, kuru kaut kādi jaunieši bija nopirkuši. Viņi bija atraduši, ka tur ir forša māja, tieši tuvu centram, nebija dārgi. Un tas ir Valdemāra 18. Un, protams, lai nobildētu, man diemžēl vajadzēja, tur baigi dzīvā satiksme ir pa Valdemāra ielu. Man vajadzēja atrasties uz ielas braucamās daļas, jo citādāk tie koki, kas tur aug, tās lapotnes, viņas tur būtu debesīs un aizsektu to augšu. Tad, kad es visu biju to pabeidzis bildēt, aizbraucu mājā, skatos, šitā bilde labi, bet šitajai bildei tajā laikā, kad es fotografēju, saule bija tā iepretī, tur bija saules zaķi, bildē salekuši un nekam neder. Var sakot, es braucu, jūs jau varat redzēt, es braucu tagad otrais vakarā, jau drusku pavēlu, jo logos jau tur sāk degt jau ugunis, bet es vēl paspēju pirms galīgi satums, es vēl paspēju to māju nobildēt. Un braucu atpakaļ, un mājā braucot nobildēju kaut ko interesantāku.
Nu, tās bildes es aizsūtīju, un tā dāma man teica, jā, ja Kļaviņkungs apstiprinās, tad maksās par tām abām bildēm. Nākamajā dienā es satiku Kļaviņkungu, paprasīju viņam autogrāfu, es teicu, man ir izdevušās 2 arhitektūras bildes, nu vienā ir velospēds, un otrā tā, vai jūs pieņemsiet? Nu, viņš saka, nu labi. Nu tās bija jaunās bildes. Nu, man jāiet tā kā atpakaļ prom no arhitektūras. Un kas ir tas? Tas ir baleta festivāls. Nu jā, ko tik visu nenākas bildēt žurnāla Enerģija un Pasaule fotogrāfam. Nu šausmas. Mani uzaicināja pilnīgi pa brīvu nofotografēt baleta festivālu. Nu, bet smuka jau, tas ir amerikāņu balets, tas notiek VF kultūras pilī. Nu iespaidīgi. Kurš gads? Kurš gads? Es domāju, tas ir pirms kaut kādiem pāris gadiem. Tas ir pirms pāris gadiem, jā, tas ir ļoti nesen. Tas ir ļoti nesen, jā. Paskat, kā viņi ir notrenēti, kā viņi ir nobadināti. Nekā lieka. Tur bija, nu kā jau amerikāņi, viņiem bija, te bija sākumā tā kā klasika, tad bija tā, viens cēliens bija ar roka mūziku, un nu ļoti iespaidīgi vispār. Tā kā bija vērts bildēt kaut vai tāpēc, ka es pa brīvu tiku to visu noskatīties. Tad, ja vajag kaut ko pa brīvu nobildēt, tad jāmeklē tev rokās, tad, ja? Jā, ja man būs interesanti, tad esam mieru. Ja tikai balets. Jā. Te jau sākas tā modernā daļa ar savādākām pavisam gaismām. Bet, nu, puiši un meitenes tie paši, nu, tā ir tikai savādāki. Jā. Pie tam, jā, tas pie tam bija Covida laikā, es tā sāku domāt. Jā. Jo kāpēc es domāju par to Covidu? Tāpēc, ka tā, te ir visi jau nodejojuši, damo visi puķes, un tagad pēc maskas var spriest, ka tas ir Covida laiks, pareizi. Nu, jā. Tā. Ups. Tagad man jātiek te atpakaļ. Aha. Nu jā, Enerģija un Pasaule, jā. Tas bija tāds žurnāls, kuru lasa, nu kas viņu lasa? Elektriķi viņu lasa, gāzinieki, naftinieki. Lai parasti cilvēki varētu kaut ko lasīt, tad tur bija tāds viens atvērums Dabas enerģija. Nu tas ir viens jaunais enerģētiķis, kurš gan cits? Reku. Tā, tas ir profesors Rozenkrons, viņš ir savulaik tramplīnlēcējs bijis ievērojams. Jā. Tā, Bēbis izvirzās priekšplānā, viņš jau dodās uz runātāja tribīnes pusi. Rozenkrons skatās. Nu, skaidrs, elektriķa bērns, jā. Tā, tagad man ir jāatliek kaut atpakaļ. Tā. Aha. Nu jā, kā jau iesāka pa tām maskām, tā jau... Nu, tad pēc tām maskām var pateikt, kas tas bija par laiku. Tas ir okupācijas muzejs, tā ir muzeja direktore, tas ir Rīgas mērs. Un redzi, kā sargiem ir cik krutas maskas. Krutas maskas ar karodziņu arī militāristiem, tur var izlasīt, kas tas ir Grasmanis. Nu jā. Nu, es nezinu, kāpēc viņš tur tā tīšām sabildēja. Viens cilvēks ir bez maskas. Manuprāt, ka viņš bija mākslinieks, kurš atbildēja par to ekspozīciju. Nu, ko tu māksliniekam padarīsi? Muzeja fotogrāfs rāda, kā nevajag likt masku. Un tas ir kapelāns. Viņš ir arī motobraucējs. Viņš ir Zigmārs, bet es neatceros uzvārdu. Bet foršvecis. Nu jā, tas ir patriotiskās nedēļas pasākums. Jā. Nu tā.
Jā, nu vispār kaut kā tā man te tā patriotiski sanāk. Kāds ir uzvārds šeit dāmai? Rekā zina, ka tā ir Meijerovica, jā. Un datums pilnīgi noteikti 4. maijs, ja tad ir tā Ziedu Latvija, un tur viss ir tā smuki, un savilkti ir kvadrātiņi, tie 2 metri, un tur nepulcēties, un ko tur visu tur nedarīt. Drošības dēļ bildējam pa gabalu, un neejam tur, un nepulcējamies. Jā, tas ir kaut kāds cits pasākums, atkal nedrīkst fotografēt, nedrīkst video filmēt un nedrīkst šādā veidā nēsāt masku. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs, tā nedariet. Jā, arī Covid laiks, redzat, Koroner pat nosaukums ir pieskaņots un zemāko cenu līderis un www.paradīzus.lv tur tā rakstīts. Un tur tiešām tur ir arī tā. Paradīzus ir. Viņiem ir video novērošana, kas ir interesanti. Tad viens ļoti steidzīgs cilvēks bija kaut kad naktī ar savu ātro mašīnu tur iebraucis iekšā bija. Laikam viņš bija gribējis izņemt pieminekli sev ātri vai kaut ko. Nu, pēc tā kameras ierakstā atpazina, kurš tas bija un teica, nu, lai viņš ierodoties citādi, viņam būšot priekšlaicīgi bērs vai kas tur. Jā. Te mazliet vēl par manu slaveno dēlu. Viņš ar draugiem brauca apceļot pasauli. Viņi bija atraduši, kura vieta varētu būt no Latvijas maksimāli tālu. Tas ir vēl tālāk nekā Antarktīda. Izdūra cauri globusam Adāmadat, un tur bija kaut kāda maza saliņa, Pita sala saucās. Viņi brauca tur par velosipēdiem, pa savu naudu, es taču neiešu sponsorēt šitā te. Nu, protams, tur, kur bija ūdens priekšā, viņi brauca ar kuģi. Tur, kur vajadzēja vīzas, viņi pelnīja naudu tām vīzām, viņi pelnīja naudu arī savam uzturam. Rezultātā tas brauciens bija tur, gadi 3 laikam vai pat vairāk. Un tad viņiem pa diplomātisko pastu aizsūtīja. Tas ir Latvijas Ozola dēlis ar visu to uzrakstu. Viņi gan nebija nekādi diplomāti, viņiem bija vairākas nedēļas diplomātiskas sarunas, lai viņi varētu to pastu izņemt. Tur baigi smagais pasta sūtījums atsūtīt, kas tur iekšā tur bija tas dēls. Rakstīts Latvijā 18,000 kilometru. Un uz tās Pita saliņas diezgan skarbs tur klimats, kaut gan it kā klimatiskā zona tā pati kā pie mums, tikai tur otrā pusē dienvidu puslodē, bet maza saliņa, okeāns, viss riņķī, vēji, pūš un kaut kādi 30 cilvēki tur tomēr dzīvo tajā Pita salā. Tuvākā tāda jēdzīgākā apdzīvotā vieta bija Jaunzēlande. Tur viņi krietnu laiku pelnīja naudu lidmašīnas biļetēm, lai varētu to dēli tur aizvest un paši aizbraukt. Nu, un tas ir ar Mālpilī. Mālpilī ir uzstādīts savukārt uzraksts Pita sala 18,000 kilometru. Jā. Tātad vidū ir Ivars Brencis, mans slavenais dēls. Blakus ir meitene, pavisam nesportiska meitene. Viņa neskapēc piekrita ar tiem riteņiem braukt. Un puisis otrs ir Dainis Pudelis. Pēc tā brauciena jau viņi tā bija samērā kautrīgi tādi jaunieši, bet te jau viņi tur stāstīja, ja mēs kaut kur esam, tagad nāk nakts virsū, laiks ir briesmīgs, un ko tā, vai te mēs mēģināsim celt telti, vai tomēr klauvēsim pie visām mājām, varbūt kāds ielaidīs pārnakšņot. Tā kā rezultātā Dainis izvirzījās, viņš tā vienu brīdi pat kandidēja uz Mālpils pagastu veci tā kā, bet tagad viņš ir kaut kur pie juristiem arī diezgan labā matā viņš ir. Es ar dēlu nobildējos pie rādītāju. Tas jau vispār ir, tā kā tā vieta ir tik tālu, tad būtībā ir pilnīgi vienalga, uz kuru pusi rāda tas rādītājs. Jā, tā viņiem saucās How Many Roads, tad viņiem bija tā kā pat tāds nodibinājums, un tad dēls bija atbraucis, viņš tagad dzīvo tajā Jaunzēlandē. Viņš bija vasarā atbraucis, un tad viņi domāja, laikam juridiski pareizi būtu to nodibinājumu tagad slēgt, jo tur, ko mēs biedra naudas tur trietā varam iemaksāt, un nekā tur, tā kā jābeidz visa tā lieta, tā. Jā, bija tā, ka no tā ceļojuma tā nevisai sportiskā meitene bija izlēmusi, ka, ko ta puiši tagad viņi sasnieguši vistālāko punktu, brauks tagad ar lidmašīnām atpakaļ. Vajag taču apbraukt pilnu apli. Viņa aizceļoja uz Dienvidameriku, un tad viņa nobrauca visu Dienvidameriku garumā Laura. Un visu Ziemeļameriku, un tad viņa atbrauca uz māju.
Nē, nu parasti jau gadās kaut kādi ceļa biedri. Viņi bija tur kaut kādos riteņbraukšanas svētkos un kur tur visur piedalījusies, bet tā, jā, tā kā viena pati sanāk bez mazliet. Jā, ir dūša. Tā. Te ir vēl kaut kādas bildes. Savulaik laikam bija. Jā. Tas ir kaut kāds krievu militāra persona Karš un miers tajā filmā. Jāteic, ka tik smalkas darba drēbes man mūžā nav bijušas un es vai būs. Jā. Lietuvieši bija ģērbēji un jā, viss bija ļoti smalki. Tā, tas ir viens no, datumu viss zinās, tas 16. marts un tur ir rakstīts sveiciens leģionāriem. Patiešām, ja palielinātu to bildi, tad varētu pat izlasīt, kas tur ir rakstīts. Tā. Skaistas meitenes tur vienmēr tajā datumā ir. Jā, te bija tā, ka man uzaicināja dzejniece bildēt pasākumu. Šitas ir dzejnieks, viņš lasa dzeju. Saucās pasākums Trubadūrs uz ēzeļa. Tas ir ēzelis. Es ātri ieskrēju kaut kādā pajumtē, lai nesamērcētu savu smalko fotoaparātu. Viņi tur visi it kā nekas nebūtu bijis, lasa dzeju. Kaut kas traks. Tas ir viens no tiem pasākumiem, ka Rīgā bija varen daudz kuģu. Kaut kad vēlā stundā bildēts. Jā, visvaršāk jau pilsētas uguns un vislabāk pilsēta tomēr izskatās tad, ka nav diezko gaiši. Jā, kāzas arī es reizēm bildēju. Tīri smalki. Re kāds džips un kāds braucamais līgavai. Tā. Jā, tad man pasūtīja Zinātņu akadēmijas bildi, ka vajagot no augšas. Loģiski, ka labāk ir no augšas, jo, lai redzētu, ka ziema, kur tā Rīgā redzēs sniegu, ja ne uz jumtiem. Bišķiņ tur ir tas sniegs. Un iegāju es iekšā tajā augstceltnē Latvija, uzbraucu līdz augšai, un es tur paprasīju kaut kādai, kas tur bija tā, kaut kāda istabene, kur te vislabāk varētu redzēt, man tev vajag uz Zinātņu akadēmijas pusi. Viņš saka, vislabāk var redzēt no sieviešu toalets. Jā. Es tomēr te gāju vīriešu toaletē, pamatīgi teleobjektīvu, tur veči kaut kādu, ko jūs te fotografēsiet, bet, jā, es pie loga. Jā, tā tiku pie tās bildes. Jā, Zinātņu akadēmijas ziemā. Redz, man šad un tad ir jābildē Zinātņu akadēmijas pasākumu, un tad viņi grib, lai ir kādas bildes, kur būtu smuki Zinātņu akadēmija. Tā, tas ir kāds no 18. novembra, tiem lāpu gājieniem. Jā, Melngā nav var pazīt. Tas nav mēnesis, tas ir kaut kāds balons, nezinu, kāpēc viņš tur ir. Un tas nav prožektors, tur kaut kāds fotografē ar zipspuldzi. Laikam mani. Jā, tā ir smuki. Jā, salūti. Tās zīmes. Rekā tagad tā kautrīgi tur taisa tur tādus ķeburiņus šitai zīmei. Tas bija, jā, viena bija tāda, redz, ka mainās strauji klimats, ka ir bijis vēsāks. Un kļūst siltāks, un tas gaiss ir mitrs, un tur varen daudz ir sarmas, tas pie brīvības pieminekļa, un tad tā forši izskatās. Un vēl tā gaisma no ielas un no lukturiem, un piemineklis pats. Jā, vēl pa kādai ziemas bildei. Tā, šitas ir pulkstens tagad? Jā. Tas ir pulkstens. Tas nozīmē, ka man laiks ir, diemžēl, izbeidzies. Es šito mapīti parādīšu līdz beigām, bet man tiešām jābrauc ir uz Jelgavu. Man jau deg zeme zem kājām, jūs redzat, kā Jā, kaut kad bija zooloģiskajā dārzā, tur tās atvērtās dienas vai naktis, un ko tad tur tā, jā. Tā bija tā ķēde, grāmatu ķēde no bibliotēkas, tās grāmatas deva pa rokām uz jauno bibliotēku. Tā ir Merķeļa iela, tie ziloņi ir īsti. Tad, kad ziloņus atved uz cirku, lai kaut ko tur rādītu, viņus vajagot apvest vienu kvartālu apkārt. Jā, tas laikam bija diezgan sen, ziloņi nav redzēti cirkā tagad. Jā.
Tas ir skats no dispečeru centrāles Baltija. Mēs joprojām esam Ziemeļrietumu PSRS elektriskie tīkli. Skats uz pilsētu, jā, varētu pazīt Zinātņu akadēmiju. Nu jā, vēl kāda ziemas bilde. Aha. Nu jā. Tā, tas ir no Zinātņu akadēmijas kaut kādā sliktā laikā. Jā, nu jā. Un kaut kādā labākā laikā. Man vajadzēja tam pašam žurnālam Enerģija un pasaule vāka bildi skaistu, un tad man bija sarunāts, ka es drīkstēju nakts laikā atrasties Zinātņu akadēmijā, braukt tur augšā, iet uz tā skato laukumiņa. Es biju apsolījis, ka es neko sliktu nedarīšu, ne sev, ne citiem, ne akadēmijai. Un tam man tādas bildes. Vispār jau žurnālam vākam vajag vertikālu, bet man tā kā patika parādīt visu tur vairāk kaut ko man tā kā horizontāli. Tam vākam jau es iedevu tur kaut ko citu, es biju nobildējis tā kā prasiet. Redz, parasti jau ir jābildē tā kā prasa, un tad jānobildē arī priekš sevīm, tā kā pašam gribētos. Nu, vertikāla bilde arī visu gaismas pili, un tā gaismas pils tiešām paskat, cik viņai ir skaisti izgaismota, nevis tāds melns monstrs, tā kā mēs viņu bieži vien redzam pievakarē. Ar visu Demakovas stārku augšā izgaismoto. Ui, nē. Nu jā. Un tas ir tāda vieta Brukna. Brukna tur ārstē tos, kuri paši narkomāni piesakās, lai viņus izārstē. Jāstrādā, jāaudzē ir kāposti pašiem un viss tur. Es tur biju, bet es 3 dienas tikai izturēju un tad jau projām. Jā, Rīga, kā viņi, Staro Rīga, jā, Staro Rīga tie pasākumi. Un tīri smuki starotā Rīga. Kaut kāda nevisai saprotama instalācija, bet izskatās labi, tas jau galvenais. Jā, šitas arī ir no Enerģija un pasaule tiem pasākumiem. Parasti jau, mirstīgie netiek tur iekšā, bet šoreiz tas bija speciāli, lai izklaidētu tautu. Tie, kuri tur drīkstēja iekļūt, priekš tiem bija smuki izgaismotas, zilas un sarkanas, visas tās caurules, un viss ir forši un skaisti. Vārds sakot, Latvenergo reklāmas pasākums. Viņa skats pauž, es to nedarīju. Labi, paldies, man tiešām laiks tagad ir izbeidzies. Taisam ciet.